Kāpēc nākt uz iesaistes mācību? Man liekas, ka šajā laikmetā, kad ir tik daudz jautājumu un arī tik daudz pieejamo atbilžu, domas ir tāda vieta, kur atbildes ir pieejamas, viņas ir īstas, viņas ir viegli sasniedzamas, un tas izmaina visu tavu dzīvi uz labāko. Mani sauc Silvija, šī ir Žaneta, mana meita, un mēs esam no Ādažiem. Rīgas doma iesākās mans pašas kristīgās dzīves ceļš. Es izvēlējos domu, jo viņa bija pamanāmākā baznīca Rīgā. Es te ienācu, un man likās no sākuma liela baznīca, un kā es te pazudīšu tai visā. Te es satiku arī savu vīru, kurš šodien ir zemesardzē, te mēs arī laulājāmies. Un tāpēc pavisam loģiski bija izvēle, ka mūsu ģimenē ienāca bērni, kad mēs viņus kristīsim šeit. Un arī Žaneta ir viens no mūsu 3 bērniem, kas šeit ir kristīts. Žaneta ir otrais bērns, tāpēc mums jau bija zināms, kā tas notiek, mums tas radīja drošību, mēs zinājām, kā kas būs. Mums viss tika izstāstīts pirmajā reizē, un arī otrajā reizē, kad mēs kristījām Žanetu, tas viss notika ļoti skaisti un burvīgi. Iesaistes mācības gāja vairāk jau pirms kaut kādiem 12 gadiem. Tajā laikā man likās, ka tas būs kaut kas tāds ļoti oficiāls un ļoti grūti saprotams. Tad tajā brīdī, kad mēs gājām, mēs bijām kādi 11 cilvēki, kas reiz nedēļā tikās ar mācītāju, kur mēs pārunājām kristītībai svarīgas tēmas, kas man likās uzrunājuši. Tas, ka es varu uzdot jautājumus jebkādus, es guvu arī atbildes uz tiem, un man nevienā brīdī nelikās, ka es kaut ko nezinu vai ka es te neiedaros. Un uz visu atbildēju, un tas notika tādā draudzīgā, saviesīgā gaisotnē, kas beigās noslēdzās arī ar kristībām un iesvētībām. Kāpēc nākt uz iesaistes mācību? Man liekas, ka šajā laikmetā, kad ir tik daudz jautājumu un arī tik daudz pieejamo atbilžu, domas ir tāda vieta, kur atbildes ir pieejamas, viņas ir īstas, viņas ir viegli sasniedzamas, un tas izmaina visu tavu dzīvi uz labāko.